mani šis vienkārši tik ļoti nokaitināja, par ko es vēlējos brīdināt visus. Man šķiet, es pieļāvu kļūdu. Nevajag pārforsēt, manuprāt. Man ir diezgan skumji šo teikt, jo man tiešām bija augstas ekspektācijas pret šo produktu. Es ļoti biju cerējusi, ka nākamais video būs kaut kas vairāk par kosmētiku, jo tas ir tas, par ko mans kanāls galvenokārt ir. Es gribēju uztaisīt tādu kā make-up pamācību, ļoti foršam make-up izskatam, ko es esmu taisījusi vairākas reizes jau, un kas man ir ļoti, ļoti paticis. Bet man tieši atkal uzradās kaut kāds psoriāzes uzliesmojums, un mana āda ap manām acīm ir tik jūtīga, un man visu laiku tur sūrst un sāp, kad es uzlieku jebkāda veida produktu, un līdz ar to šo plānu es nedaudz atcelšu. Tikmēr es vienkārši gribēju papļāpāt. Un, manuprāt, tas nav nekāds noslēpums, ka mums cilvēkiem patīk runāt par nedaudz negatīvām lietām, runāt par lietām, kas mums nepatīk. Arī es gribēju nedaudz šodien parunāt par lietām, kas man nepatīk. Pirkumiem, kurus es negluži nožēloju, bet es vienkārši turpmāk nepirktu visticamāk neko līdzīgu. Bet tajā pašā laikā es gribu arī tomēr nedaudz balansēt šo sarunu un parunāt arī par kaut kādiem ne tikai produktiem, bet vienkārši lietām, kuras man patīk. Tāpēc es domāju, ka mēs varam vienkārši sākt. Es sākšu uzreiz, tā kā es neturēšu interesantāko lietu vai iemeslu, kāpēc es vēlējos taisīt šo video uz beigām. Es vienkārši sākšu uzreiz šīs te Puma kurpes. Kā jūs redzat, es viņas valkāju, jā, viņas ir nedaudz tīras, tas tāpēc, ka es viņas esmu vilkusi. Tātad šie ir Puma Palermo Elevated krāsā Warm White / Chocolate Chip. Un jā, es zinu, ka tenisa kurpes jau lēnām iziet no tās super modīgās stadijas, kur viņas ir visiem, it īpaši specifiski dizaini, krāsas un tā tālāk. Bet tāpēc es iegādājos šīs, jo man liekas, ka viņas tieši šīs modelis nav tā kā pats trendīgākais tādā ziņā, ka viņš ļoti asociēsies ar kaut kādu laika posmu. Man patika, ka viņām te ir tāds tā kā interesantāks elements. Un jā, viņas ir neitrālā krāsā, parastas tenis kurpes, viņām ir tā gumijas zola, bet viņa nav arī tādā dīvainā gumijas krāsā, kas ir pārāk oranža. Un pēc izskata man viņas patīk. Tenis kurpes ir noteikti kaut kas, pie kā vajag varbūt nedaudz pierast. Viņas var izskatīties nedaudz dīvaini, tīpaši no augšas pašā sākumā, bet tad, kad tev iepatīks tā ideja un tu pie viņām pierodi, tad viņas ir ļoti smukas. Un ja jūs domājat, kas te ir iekšā, es biju nopirkusi tādus tā kā papēžu aizsargus. Mana ideja bija, ka tie aizsargi, tās uzlīmītes palīdzēs pret to auduma izdilšanu, bet tad es saņēmu šīs kurpes un izrādās, ka viņas šajā vietā tieši ir no šāda te dīvaina materiāla. Tā ir tā kā mākslīgā āda, kaut kas tam līdzīgs. Šis kurpes man mulsina, jo šis nav ciets, bet kopumā šī ir ļoti cieta kurpe. Un, manuprāt, tas ir viņas galvenais, tas mīnus. Un man likās, ka es viņu varēšu ievelkāt. Un, godīgi sakot, ikdienā pa Rīgu es ar viņu varu staigāt diezgan mierīgi. Bet par ko es vēlējos brīdināt visus un kāpēc es teicu šo video? Es ar šīm kurpēm biju uz Londonu. Ja jūs neesat redzējuši manu Londonas vlogu, viņš ir superīgs un noskatieties lūdzu 5 minūtes garš video perfektā garumā, lai apērstu vakariņas, vai ne? Noteikti noskaties. Kaut gan man šīs kurpes nenobērsa nevienā vietā. Viņas bija diezgan ērtas. Vienīgais mīnus, ka viņas nav tā kā tādas kurpes, kuras to var ļoti viegli ievilkt. Vienkārši tāpat, kā es minēju, viņas ir cietas. Tā pēda tā kā neieslīd viņās viegli. Kas es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir lieta, kas viņiem ļoti, ļoti nepatīk. Bet tas, kas notika Londonā, bija šajā puntgaliņā, te bija mans īkšķis. Un pavisam nedaudz tas pirkstiņš, kas ir blakus īkšķim, visu to laiku bija tā kā nedaudz saspiests te virsū. Un tāpēc, ka es biju ceļojumā un es diezgan daudz staigāju, manuprāt, mūsu maksimums bija 30,000 soļi, kas, manuprāt, ir pilnīgi normāli ceļojumam, bet tas, protams, nav arī maz. Un, kad es atbraucu no ceļojuma,
man uz lielā kājas pirksta, uz īkšķa, šajā pusē, uz abām divām kājām bija zilums zem naga. Un tie, kuri zina. Un man ir tāda paranoja par šo. Ja tev ir zilums zem naga, ir ļoti liela iespēja, ka tas nags nokritīs. Jā, es atvainojos, varbūt šis ir nedaudz par daudz informācijas, bet man ir par to jābrīdina. Parasti es pērku kurpes 40. izmērā. Es zināju, ka šīs ir šauras kurpes, un man vajadzētu varbūt vairāk vietiņu šeit. Šis ir 40,5. Bet viņas šā vai tā ir tik ļoti šauras, ka es teiktu, ka cilvēkiem ar platu pēdu, noteikti ne, cilvēkiem ar parastu pēdu var sanākt tā kā man. Ja tev ir šaura pēda, tad ok, pērc tenis kurpes. Bet manā pieredzē es vienkārši izvairītos no šāda te veida kurpēm. Parunāsim par kaut ko pozitīvu. Es ļoti ilgi runāju par tām kurpēm. Man šķiet par pārējo es nerunāšu tik ilgi. Es vienkārši ļoti aizdegos par šo tēmu, jo man viņa pašlaik ir ļoti aktuāla. Bet es gribēju kaut ko šajā drēbju kategorijā, drēbes un apavi kategorijā ieteikt un parunāt par kaut ko es iegādājos, ko es galīgi nenožēloju. Un es pirktu atkal specifiskam gadījumam, jo es jums parādīšu. Es noteikti ielikšu vēl bildes, bet tas, ko es vēlos jums parādīt, ir šī te kleita no Lacemade. Es vienkārši ielikšu bildes, jo es, protams, šeit nevaru viņu tik labi parādīt. Šī ir viskaistākā kleita, kas man jebkad ir bijusi, un šī vienlaikus ir arī visvelkājamākā kleita, kas man jebkad ir bijusi, jo, kā jūs redzat, viņas fasons ir vairāk tāds tā kā vasaras kleita, bišķi tāds tā kā cottage core. Es viņu nopirku vairāks, lai dotos uz savas māsas kāzām, kuras bija ļoti skaistas, noteikti foto arī ir no turienes. Un es saņēmu tik daudz komplimentu par šo kleitu. Šī kleita ir tik skaista, man ļoti patīk tas, kā viņas sasienas aizmugurē. Viņai ir tāds tā kā korsetes moments, viņai ir apakšvārki. Es viņu valkāju bez krūštura, ar vienkārši tām uzlīmītēm krūšgalu. Es nejūtos tā kā pārāk atkailināta, nejūtos nērti nevienā momentā. Ja kas, viņu var sasiet šeit stiprāk, vienkārši reāli pēc tavām vēlmēm, pēc tava ķermeņa, ko es ļoti novērtēju, jo, kā es minēju, es esmu gara, un līdz ar to man tā kā šī te daļa arī ir gara. Ļoti bieži, ja ir kaut kādi topiņi ar tā kā tām krūšu, ziniet, tām daļiņām, tad man viņi parasti ir šeit vienkārši tā kā virs krūtīm, tāpēc, ka šī daļa man ir tik daudz garāka, kā varbūt daudzām citām sievietēm. Jā, Lacemade ir ķīniešu brands, bet ne jau tāds ķīniešu brands kā tur Temu vai AliExpress, bet normāls brands, kur strādā dizaineri un taisa ļoti skaistas kleitas. Noteikti paskatieties viņu mājaslapā. Tur ir tāds kleitas, kuras citur ir ļoti grūti atrast. Un tas, ko es vēlējos pateikt, ir tas, ka man viņa atnāca 2 nedēļu laikā. Ļoti ātri viņa tika izsūtīta. Praktiski, ja es nemaldos, pāris stundas pēc pasūtījuma veikšanas, un jā, ieradās pēc 2 nedēļām. Ļoti skaista. Mīlu šo kleitu. Tālāk mēs varam parunāt par nedaudz citu kategoriju, kas ir matu kopšana. Kas ir matu kopšanas kategorijā tāds, ko es negribētu pirkt vēlreiz, un ar ko man šķiet es pieļāvu kļūdu pašā sākumā, kad es sāku vairāk interesēties par matu kopšanu, un tieši kā padarīt matus veselīgākus. Tas, par ko es dzirdēju ļoti daudz, bija frāze Bond repair. Es iespējams aizgāju nedaudz pa tālu, jo pienāca brīdis, kad viss manā matu kopšanas rutīnā no šampūna līdz kondicioniera, kaut kāda vēl papildus seruma līdz matueļai bija tieši priekš tā kā Bond repair. Es varu jums pateikt, ka šī rutīna noteikti nekādā veidā nepalīdzēja maniem matiem. Es visticamāk taisīšu par to atsevišķu video, kad man mati būs nedaudz garāki. Maniem matiem palīdzēja kaut kas pavisam cits. Tādā tiešām tā kā struktūrālā līmenī ir pilnīgi normāli izvēlēties kaut kādu
ka viena, teiksim, eļļa vai serums tavā matu kopšanas rutīnā vai kondicionieris ir ar šīm te tā kā Bond Repair sastāvdaļām, bet viss ir nedaudz par daudz. Mani mati sāka palikt vēl sausāki kā iepriekš. Tie sašķeltie gali noteikti nekādā veidā nesalabojās. Jā, ir lietas šajā rutīnā, ko es uzskatu vienkārši, ka viņas neko nedara. Par šo, manuprāt, jau esmu runājusi iepriekš. Un tad ir lietas, kas, tā kā, manuprāt, ir ok. Izmanto Bond Repair kondicionieri, ok, jā, viss kārtībā. Vai arī izmanto Bond Repair kaut kādu matuēļu, ok. Es vienkārši pašlaik izvairos lietot visas šīs lietas vienlaicīgi. Nevajag pārforsēt, manuprāt, ar vienu lietu. Lieta skaistumkopšanas, ne matu kopšanas kategorijā, ko es noteikti pirkšu vēl un vēl un vēl, un visticamāk nekad neatkāpšos no tā, ir saules aizsarga krēmi no Austrumāzijas brendiem. Viņu saules aizsarga krēmi ir miljonus reizes labāki nekā La Roche-Posay vai Garnier vai kaut kas tam līdzīgs. Šis ir no Japānas, manuprāt, viņu nepārdod pašlaik šādā te tieši šo te specifisko veidu, bet vienkārši Skinaqua esot ļoti labs brands, ļoti daudz labi esmu dzirdējusi par šo. House of Her, šis arī ir ļoti labs. Beauty of Joseon, manuprāt, cilvēki saka, viņš nav populārs Dienvidkorejā, tas nav brands, kuru cilvēki Dienvidkorejā patiesībā izmanto. Nu, un kāda atšķirība, kur viņš ir populārs, viņš ir labs, vai ne? Es visticamāk nekad no rietumu brendiem vairs nepirkšu saules aizsarga krēmus, jo tas krēmīgums, tā tekstūra, kas šim ir vienkārši neaprakstāma, un tas, kā viņš izskatās zem kosmētikas, tas, kā viņš nekad nekož acīs, vienkārši wow. Un tad atkal skaistumkopšanas kategorijā kaut kas, ko es diemžēl nevēlētos vairs iegādāties. Man ir diezgan skumji šo teikt, jo man tiešām bija augstas ekspektācijas pret šo produktu, kas ir NYX Lip IV. Viņam ir ļoti interesanta tekstūra. Man ir jāsaka, ka man ļoti patīk parastie NYX lūpu spīdumi. Teiksim, kā šis. Kā jūs redzat, man patīk izmantot brūnganu lūpu zīmuli. Šis ir krāsā Hydra Honey, un jā, viņš izskatās tāds tā kā brūnganīgi kaut kas, bet tomēr vairāk uz to brūno pusi, vai ne? Tad, kad tu viņu tikko nopērc un tad, kad tu viņu tikko uzlicis uz lūpām, jā, viņš vairāk velk uz to tā kā rozā pusi, bet tāpat izskatās diezgan smuki. Pašā sākumā viņš bija vēl brūnīgāks nekā šī te krāsa, jo tur tā lieta, viņš ar laiku, un man viņš pat nav tik ilgi, varbūt pāris mēnešus. Redziet, kā te viss apkārt ir tādā tā kā brūnā tonī. Viņš atdalās. Te vajadzētu redzēt, ka uz tā aplikātora arī ir vēl tādi, redziet, tumšāki punktiņi, un tas ir tas tā kā rozais pigments. Tad, kad tu ļauj šim nožūt un tu, teiksim, paēd vai kaut vai noslauki viņu, tas pigments, kas tur paliek, tā nav tā krāsa, ko tu nopērc, vai tā krāsa, ko tu uzliec uz lūpām. Šis ir kaut kas, ko es iepriekš nebiju tā 100% aptvērusi, varbūt jūs jau to esat aptvēruši un man tas nav jums jāskaidro, bet lielākā daļa šāda veida lip tint, tas tint, kas tur beigās paliek, ir vienkārši spilgti rozā. Un tad, kad tu šo izmanto kā lūpu spīdumu, vai ne, ko tu parasti dari lūpu spīdumu, tu uzliec viņu, tu paēdi vai kaut ko padari, paiet kaut kāds laiks, tu viņu uzliec atkal, vai ne? Ja tu šo uzliec 2 reizes, un tad ļauj tam pirmajam pigmentam atkal nonākt nost, tev dienas beigās būs spilgti rozā lūpas. Un mani šis vienkārši tik ļoti nokaitināja, ka es vairs neizmantoju šo. Man noteikti šis nav virsū 10 minūtes, vai būs palicis kaut kas. Perfekti. Es varu uzreiz jums parādīt. Šis ir tas tint, kas paliek. Vēsi rozā. Vienkārši ziniet. Tāpēc man pēdējā laikā šos vispār nebija plānots jums rādīt, bet, vispār pēc būtības man labāk patīk šāda te veida zīmuļi. Viņš vienkārši nenāk nost. Viņš paliek. Nav tā, ka tu noslauki to krāsu un tad tur apakšā paliek kaut kāds viegls tonis. Šis ir tas, kas paliek uz tām lūpām. Es te jau sāku rekomendēt lietas, kas man reāli patīk, bet īstā lieta, ko es gribēju pieminēt šajā video, kā lietu, ko es pirktu vēl un vēl,
ir jebkāda veida setting spreji vai vienkārši sejas spreji. Es vienmēr esmu bijusi setting spray fane, man ir sausa āda, un mana kosmētika biežāk mēdz izskatīties tāda sausa, keikī, kā mēdz teikt, nekā pārāk eļaina, un tāpēc man ļoti patīk dažāda veida spreji. Šis bija ļoti labs, bet šo es dabūju Amerikā. Ļoti ikonisks drugstore setting sprays, un viņš tiešām bija ļoti labs, un viņam, kā te rakstīts, ir natural finish. Viņš nepadara ādu daudz spīdīgāku vai matētāku. Toties šis no Essence, šo es nopirku vienkārši nekā setting spray, un viņam arī nav īsti jābūt kā setting spray, tur rakstīts hydrating dewy spray, un viņš tieši to arī dara, viņš padara ādu ļoti, es varu tagad viņu uzlikt glowy. Tā kā, ja tev patīk tas efekts, tev noteikti ļoti patīk šis. Ja tev patīk matēts vairāk vai dabīgs finish, tad tev visticamāk šis nepatiks. Un tad vēl viena lieta, kas man ļoti patīk, kas ir tāds nesens atklājums, ir vecās spreju pudeles. Starp citu, šis Blend Bond no Catrice arī ir labs. Ieliet toneri. Šis toneris ir vienkārši ar šādu te aplikātoru, un es viņu ļoti reti izmantoju. Pirms es izdomāju viņu ieliet šeit, un tagad es viņu izmantoju vairākas reizes dienā. Katru reizi, kad man nav kosmētikas virsū un mana āda jūtas sausa, es vienmēr uzsprojoju šo, un viņš ir ļoti, ļoti mitrinošs. Es būtiski tagad mīlu šo toneri, kad man viņš ir spray formātā, jo tas ir vienkārši tik ļoti ērti. Jūs jau zināt, ka es varētu pļāpāt mūžīgi, bet šeit arī beigsies šis te video. Paldies, ka tu klausies. Droši raksti savus domas komentāros. Un milzīgs paldies par 200 abonementiem. Man ir tiešām liels prieks taisīt šos video tagad. Jā, man prieks, ka cilvēkiem viņi patīk. Tikamies!